Sveiki, sveiki! Man liels prieks piedalīties šajā manā pirmajā tādā šādas tēmas webinārā. Tikšanās laikā, teiksim tā, kur es aicināju pievienoties ikvienu, kas vēlas savu veidu kaut kādu transformāciju, kas iespējams nejūtas ar kaut ko apmierināts, kaut kas pietrūkst, kaut kas īsti neiet tā, kā gribētos. Un, jā, esmu nesen izveidojis tikai savu Telegram kanālu, kur ir burtiski uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi dalībnieki, taču visam tak ir reiz sākums, vai ne? Un bez sākuma šī starta nevar notikt nekas. Jā, tāpēc arī man šis solis ir spērts. Priecāšos, ja ik viens, kas arī skatīsies ierakstā, iespējams pievienosies Telegram kanālam. Un šis iepazīšanās tāds, jā, tā kā webināriņš, ir vispār par to ideju, kādu es šobrīd vēlos aiznest līdz ikvienam no cilvēkiem. Un tāpēc, jā, mēs šodien izskatīsim arī tādu saucamo trīsvienību, neatdalīti šīs trīs lietas viena no otras, kā dvēsele, ķermenis un personība. Jo, ja es ikvienam no jums uzdotu jautājumu, kas tu esi? Un tad atbildi katram būtu savādāk. Es vēl daudzus gadus atpakaļ vienmēr stāstīju, es esmu digitālā mārketinga speciāliste. Vēl kādam es stāstīju, ka es esmu sieviete, kas dzīvo laukos. Vēl kādam es stāstīju, ka es esmu programmētājs. Un tad, kad es pati priekš sevī mēģināju saprast, kas es īsti esmu, tad pagāja kaut kāds laiks, kaut kāds mans ceļš, kad es sapratu, ka vispār mani veido tieši trīs šīs atsevišķās it kā šeit minētās lietas. Bet kas tad es esmu? Esmu tātad Sandra, kā jau es minēju, digitālā mārketinga speciāliste, ar Etsy veikala pieredzi, gan fizisku, gan digitālu preču tirdzniecību, dažādu kursu pasniedzēja no 20. jau gada, sava populārākā kursa Canva un Etsy starts papildus ienākumiem autore, mācījusies arī pati pie Etsy top pārdevējiem un 5 gadu laikā esmu palīdzējis tapt vismaz 50 jauniem Etsy veikaliem saviem studentiem. Un šajā brīdī jau mazliet sākās mana transformācija ar to, kad, ja man ir izdevies katru reizi atverot Etsy veikalu vaļā, pielietojot, nosacīt 3 vai 5 soļu plānu, tur 1, 2, 3 vai 1, 2, 3, 4, 5, un vienmēr plus mīnus es esmu sasniegusi konkrētu rezultātu, ar ko es arī biju gatava dalīties ar citiem, un liels bija mans pārsteigums, ka darot vienas un tās pašas darbības, visiem kursu dalībniekiem bija pilnīgi dažādi rezultāti, un man tas ļoti sāpēja. Es gribēju aiznest līdz tiem cilvēkiem, kā vajag veidot tos digitālos failus, kā īsti pētīt atslēgu vārdus, bet ir tā, ka ja es zinu katra pateiktā vārdu vērtību, tad šie dalībnieki, viņi vēl īsti kaut ko viņi palaiž garām, kaut kam neveltu pārāk tādu lielu savu uzmanību, ja, un tā tālāk. Un tad jau man palika jau tā jocīgi, ja. Savukārt, tagad es vairāk esmu jau pārgājusi uz to, kad es tomēr vairāk sevi pozicionēju kā sievieti, kas pēdējos 10 gadus jau dzīvo laukos, certificēta likteņa matricas konsultante, izgājusi arī vairākus čakroloģijas kursus, un šobrīd esmu ceļā uz to, lai jau burtiski tuvākā laikā, tas ir vēl burtiski 3 mēneši, man vajadzētu pamācīties, lai es jau iegūtu diplomu, jā, kā diplomēts nutriciologs. Tā tēma ir ļoti interesanta, un līdz ar to, tāpēc arī mans ceļš ir aizvedis līdz šejienē, kur tagad mēs esam, ja? Un par kādām tad lietām mēs šobrīd runāsim? Protams, par likteņa matricas enerģijām, protams, par tādu lietu kā smalkie ķermeņi,
arī par apzinātas ēšanas paradumiem, par domāšanas pārmaiņām un sievietes spēka aktivizēšanu. Kāpēc ir svarīgi runāt par šīm lietām? Jo neapmierinātība ar sevi sākas dažādos, posmos. Vai nu mēs esam neapmierināti ar savu ķermeni, vai mēs neesam apmierināti ar savu personību. Mums trūks kaut kādas īpašības, mums nepatīk kaut kādas mūsu izpausmes, mēs neticam sev, mēs neuzdrīkstamies, citiem sanāk, viņiem ir ok, man jau nē, tas nav par mani. Un savukārt no dvēseles līmeņa, ja mēs skatāmies, tad arvien vairāk cilvēki interesējas tieši par šo te arī dvēseles līmeni, taču ne visi vēl viņu ir atraduši un sapratuši. Un līdz ar to es nepretendēju uz kaut kādu ļoti tādu guru statusu, jo arī es šobrīd atrodos savā sākuma posmā. Par likteņu matricu pirmo reizi uzzināju tikai pagājušā gada martā. Tā tad nav pat pusotrs gads pagājis, manā šajā ceļā. Līdz ar to varētu teikt, ka es esmu tomēr vairāk vai mazāk iesācējs. Tas nekas, ka it kā certificēts, cilvēks, bet man jau ir ar ko noteikti dalīties, un šī nedalīšanās tālāk ar citiem visu laiku uzkrājot zināšanas pieredzi, un nedaloties tālāk, vienkārši savukārt es jau nevis kļūstu apmierinātāka un laimīgāka, bet arvien nelaimīgākā un kas atspoguļojas arī pat manā fiziskajā ķermenī, ka vēl neilgu mirkli atpakaļ es biju sasniegusi savu vislielāko svaru, kur nu vēl teikt par to, kad par kaut kādu sevis apmierinātību, vai ne? Un līdz ar to, ja mēs runājam par dvēseles līmeni jau slāni, tad par likteņa matricu. Kāpēc tad par likteņa matricu? Jo tā ir pašizziņas metode, kas palīdz atklāt ļoti daudz lietas par sevi. Un pietiek tikai pēc dzimšanas datiem. Nav vajadzīgs pulksteņlaiks, nav vajadzīga vieta. Tā nav astroloģija, tā nav zīlēšana, tā ir ciparu lieta. Es vienmēr visu dzīvi esmu teikusi, ka es esmu ciparu galva. Man ļoti vienmēr patikusi matemātika, skaitļi, pat izmācījos pa programmētāju, puskursam rēķināju kursa darbus un vēl visādas lietas darīju, jo man tiešām mīļākie priekšmeti bija skaitļošanas tehnika, augstākā matemātika, tur matemātiskā statistika un viss, kas ar to ir saistīts, kas arī nav nekāds brīnums. Bet, saskaroties ar likteņa matricu, es beidzot uzzināju pilnīgi visu, kāpēc jau no bērnības es esmu jutusies tā, kāpēc manas izpausmes ir tādas un ne savādākas, kāpēc es nevaru reaģēt tā, kā iespējams reaģē cilvēks vai izturās vai rīkojas kāds cilvēks, kas man ļoti simpatizē un patīk, bet lai vai kā es gribētu līdzināties, es to nevaru izdarīt. Tad, par likteņu matricu mazliet vairāk, cik daudz būtu jāzina, ka likteņu matricā ir 5 galvenās zonas. Protams, ir ļoti daudz dažādu visādi citi cipari, bet galvenie ir šie, tātad A ir resursa zona, B ir talantu zona, tad ir dvēseles uzdevums, tad ir galvenie pārbaudījumi, un dvēseles komforts. Un ja mēs skatāmies šeit uz šo koku, kas it kā fonā redzams, tad šeit var it kā tā kā vizualizēt kā koku ar dziļām, spēcīgām saknēm un lapotni, krāšņu un stumbrs, jeb pamats. Un tad sanāk tā, ka šeit šī horizontālā līnija ir tāda tā kā zemes līnija, un savukārt šī vertikālā līnija ir tāda tā kā debesu vai garīgā līnija, bet, lai mazliet vairāk saprastu, kas par ko, tad iesim tālāk. Tātad resursa zona ir punkts A. Manā gadījumā tas ir 9, bet ko tad nozīmē šī resursa zona? Tas ir galvenais mūsu resurs, jeb personas vizītkarte. Visbiežāk
jā, apzīmē to, kas mēs esam, vai kā iespējams citi mūs arī vai uztver vai redz, jā. Tā ir tāda pārsvarā enerģija, kurā mēs varētu restartēties. Nu, piemēram, manā gadījumā es vēlāk pastāstīšu, ko konkrētais cipars nozīmē manā gadījumā un kāpēc loģisks rezultāts šim webināram, jā. Bet, jā, visticamāk, tā kā man tieši devītnieks ir resursu zonā, es saprotu, kāpēc man patīk restartēties, atgūt spēkus vienatnē, klusumā, pazust no visiem un tā tālāk, bet par to vēlāk. Tātad tas ir pirmais cipars. Nākamais cipars ir talantu zona. Tas ir dzimšanas mēnesis. Ja iepriekš pirmais cipars bija mūsu tātad dzimšanas datums pats, pie kam mans dzimšanas datums ir 27. Bet mēs dzimšanas datumu visus skaitļus tātad reducējam līdz 22. Visi skaitļi, kas ir virs 22, tiek saskaitīti kopā. Tātad 23 jau ir 5, 24 jau ir 6, 25 jau ir 7 un tā tālāk. Un manā gadījumā 27 ir 9. Ja? Mēneši, tā kā mums ir 12, tad kāds mēnesis tas ir, tādu mēs arī liekam, ja tur šur to cipariņu. Un, jā, tiek uzskatīts tā, kā šis cipars atrodas uz garīgās, jeb šīs te debesu līnijas, tad to uzskata par pašu pozitīvāko enerģiju. Ja? Nevienmēr tas tā ir. Protams, arī te mēs varam nošaut mīnusā, jo katrai enerģijai, kurai ir skaidrs apraksts, ir gan plus izpausmes, gan mīnus izpausmes. Un līdz ar to cilvēki, kas ir dzimuši vienā datumā un vienā gadā, viņiem visi cipari, visa matrica ir pilnīgi identiski vienāda, bet viņi var būt ļoti dažādi cilvēki, pilnīgi nelīdzināties viens otram, ja, jo tāpēc, kad viens cilvēks var iet pa plusiem, kā saka, un cits cilvēks var iet pilnīgi pa mīnusiem, un līdz ar to dzīves var izvērsties pilnīgi dažādi. Nākamais C punkts ir dvēseles uzdevums, ja, kas nozīmē, kur it kā mums galvenokārt vajadzētu vērst mūsu fokusu, ko mums vajadzētu šīs dzīves laikā tā kā realizēt. Kas ir mūsu galvenais uzdevums? Kāpēc dvēsele ir iemiesojusies šajā ķermenītī ar kādu uzdevumu, ko tā grib iemācīties? Un, ja mēs nezinām šo savu uzdevumu, tad arī ir grūti šaut visos virzienos un nesaprast, kāpēc konkrēti mums kaut kas nesanāk, vai arī tieši otrādi, kāpēc mums ir vilkme vai aicinājums uz kaut kādām lietām. To arī bieži vien var redzēt tieši šajā dvēseles uzdevumā. Ak, tad tāpēc man uz to velk, ja? Un šeit nosacīti, ja jūs ieraudzīsiet arī, šeit sākās no 0 gadiem, mēs piedzimstam ar šo enerģiju, tad ārējā aplī, nevis aplī, bet pa nogrieznīšiem iet uz priekšu līdz 10 gadiem, līdz 20 gadiem, līdz 30 gadiem, ja, un tā tālāk uz priekšu. Un tiek uzskatīts, ka no dzimšanas brīža mēs mērojam zemes ceļu pa horizontālo līniju uz šo te savu galveno uzdevumu. Tāpēc to arī ciparu ļoti, ļoti vērtīgi būtu tā kā zināt, kas tad ir tas galvenais uzdevums. Bet pašā apakšā mums ir arī galvenie pārbaudījumi, problēmas, jeb, kā es bieži saku, tā kā piesieti akmeņi pie kājām, kad mums ir sfēras, kurās mēs nekādīgi netiekam uz priekšu, vai tieši otrādi ir kaut kādi izaicinājumi, vai caur šo sfēru mēs tieši gūstam visas nopietnākās mūsu dvēseles mācības. Jā, vēl šī enerģija tiek saukta par galveno karmisko uzdevumu. Ja, kad dvēsele vēlas iet, kā manā gadījumā, piemēram, uz 20, bet pārvarot 5 šķēršļus caur 5. Ja? Līdz ar to arī tā enerģija noteikti varētu likties daudziem cilvēkiem noderīga, es domāju.
Un kā pēdējā enerģija ir šis te dvēseli, nu, no galvenajām enerģijām jūs vienkārši redzat, ka tās ir iekrāsotas noteiktās krāsās, un ir vislielākie apļi. Ja, pārējie cipariņi ir jau mazāki, 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 un atkal pārējie lieli arī tie apļi, kas ir, tie nav iekrāsot, līdz ar to tie nav tik ļoti būtiski. Savukārt šī enerģija tiek saukta par komforta zonu. Tas ir tas, kas mēs esam dziļi, dziļi sirdī, nevis tas, ar ko mēs esam tā kā piedzimuši, kas bija A punkts, ja? Bet tas, kas ir dziļi iekšā mūsu būtība, mūsu spēks, mūsu kodols, teiksim tā, un nevelti redziet, jā, šī enerģija var ļoti ietekmēt arī visas pārējās, jo stāv šo enerģiju tā kā savienojumu vietā. Līdz ar to šī enerģija arī ir bezgalīgi svarīga, jo pateicoties šai enerģijai vai caur šo enerģiju mums ir vieglāk izpaust pārējās enerģijas plusā, jo tas ir mūsu tāds kā kodols, vai ne? Un tagad mazliet, kā jau es jums solīju, pastāstīšu par saviem cipariem trijos vārdos. Protams, katrai enerģijai ir daudz lielāki apraksti, daudz nopietnāki, ar dažādiem aprakstiem, kā to arī harmonizēt, piemēram, ko vajadzētu darīt, kādas prakses, praktiski uzdevumi un tā tālāk. Ja? Tad 9. enerģijai galvenie plusi ir gudrība, vientulība, taktiskums, un galvenie mīnusi, ja mīnus izpausmes ir lepnums, noslēgtība un asketisms. Ja? Šo enerģiju sauc arī par tādu gudro vientuļnieku. Tā ir noslēgta, protams, enerģija, kā jūs arī jau varat izlasīt šeit. Un tie ir ļoti skaitās, kā enerģija ir tāda vieda, gudra, dziļa, un uz zināšanām vērsta. Un 9. enerģijas galvenais mīnus ir tas, ka vēloties iet dziļumā, 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 9. enerģijai nekad neliekas, ka viņa būtu gatava. Viņai vēl mazliet jāpamācās, vēl mazliet jāuzkrāj zināšanas, vēl mazliet, es vēl neesmu gatava un tā tālāk. Tas ir izteikti par mani, jo liekas tikai tad, kad es būšu apkārusies ar 35 vai 8 certifikātiem, izglītībām, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, tikai tad es esmu gatava un varu tad iet un dalīties ar cilvēkiem. Ja? Tā ir mīnus izpausme šī enerģija, ar kuras ļoti cenšos strādāt, protams. Kā nākamā enerģija, 12. enerģija, pozicionē sevi kā cilvēku, kas redz visu atžgārni, kurš vēlas atrast kaut kādu savu unikālo veidu, meklē kaut kā izgudrot, kā varētu savu divriteni, ja? Kaut kādas inovācijas nevelti kā plus, galvenās plus iezīmes, jeb īpašības, nu, kā varētu raksturot, ja? Tās ir inovācija, kalpošana, radošums. Bet kā galvenās negatīvās enerģijas ir upuris, šaubas un negatīvisms. Un arī šeit es varu 100% apgalvot, ka ļoti bieži šīm enerģijām patīk būt upura lomā, visi citi vainīgi, tikai ne es pati. Ko tad es varu darīt? Es jau neko. Vai arī, ja kalpošana tiek pasniegta kā plus, tad, ja patiešām mēs no sirds kalpojam, no pārpilnības, no tā, ka mēs vienkārši varam dalīties ar prieku kaut ko, kas mums viegli raiti nāk, tad ir labi. Bet, ja mēs dalāmies nodrot pāri sev, bieži vien šādus cilvēkus izmanto, viņi strādā bez maksas, grūti viņiem naudu no cilvēkiem citiem paņemt, nosaukt cenu pakalpojumu un tā tālāk. Viņi tā kā, nu, viņa pašvērtējums bieži vien ir ļoti, nu, tāds, kāds viņš ir. Vai tas attiecas uz mani? Precīzi. Vai man ir jāstrādā ar šo enerģiju? Strādāju un turpinu to darīt, ja?
Kā nākamā enerģija, jeb uzdevums ir plus izpausmē 20. Jā, kopība, dzimta, gaišredzība. Ar negatīvo, ja mēs saskaramies, tad tā ir pilnīgākā pazaudētība, apjukums, neziņa, kur iet, kur skriet, ko darīt, arī lepnums un sautīgums. Ja? Un šī enerģija tiek uzskatīta patiešām par visgrūtāk saprotamām, jo šīs enerģijas izpausmes ir dažādas. Pirmkārt, tā ir ģimene, bet tā var būt arī tik tiešām par kopību, par kaut ko savienojamu, par kaut ko radīt, kaut ko holistisku, ja, kas, nu, piemēram, ja, šeit arī minēts, ja, kad tie varētu būt labi producenti vai marketologi, arī tā skaitā, tad nu, piemēram, producenti, ko viņi dara? Viņi izdomā scenārijus, producē, tātad viņiem ir kaut kas galvā, un no tā, kas ir viņu galvā, viņi spēja radīt tādu tā kā ķēdīti, sižetu, ja, un tā tālāk, vai arī marketologi sastādīt tur konkrētu plānu, kas no vairākām sastāvdaļām var aizvest līdz kaut kādam rezultātam, ja. Un pēdējais teikums man vislabāk, protams, patīk šīs enerģijas aprakstā, ka viņi var arī palīdzēt citiem atrast veselumu savā dzīvē, kas izpaužas gan caur produktu kaut kādu pakalpojumu radīšanu vai par uzdevumu ģimenē. Ģimenē tās lielākā izpausmē dzimtā. Apakšējā enerģija, piektā enerģija, manā gadījumā, pluszīmē, tas ir skolotājs, kārtība, ģimene. Negatīvā izpausmē tā ir dumpība, nekārtība, neiecietība. Un arī piecinieks ir tā enerģija, kuriem ļoti patīk mācīties un kuriem ir ļoti svarīgi nodot zināšanas tālāk. Un šādi cilvēki var būt ļoti labi gan mentori, gan cilvēki, aiz kuriem slēpjas bezgalīgi daudz zināšanas, kuras tik tiešām var nodot citiem. Tātad devītnieks un piecinieks man ir pilnīgi tā kā galvenos ciparos jau rakstīts, kad vienkārši man ir jāmācās pašai un jāstrādā tā, lai es varu šīs zināšanas nodot tālāk. Un caur 12. enerģiju arī tā kā kalpot savā ziņā cilvēkiem, bet ne dāļāt bez maksas savu laiku, savu enerģiju, savus zināšanas, jo arī, lai es pati apgūtu visu šīs zināšanas, es nepārtraukti mācos un maksāju pietiekami lielas naudas summas, ja? Bet, nu, protams, ir arī kaut kāds saturs, kas tiek sniegts bez maksas un tā tālāk, ja? Kā nākamā enerģija, pēdējā no galvenajām enerģijām ir, manā gadījumā, 10. enerģija. Plusā tā ir iedvesma, kustība, vieglums. Negatīvā izpausmē tas ir smagnīgums, pasivitāte un neveiksme. Un varētu teikt, ka 10. enerģija raksturo cilvēkus, kas ir dzimuši laimes krekliņā. Taču šī enerģija ir ļoti viltīga, jo it kā viņa mūs var iegriezt kā laimes rats vai nu pozitīvu notikumu virpulī, kad viss notiek raiti, viss viens aiz otru notiek, ja? Bet tikpat labi šis virpuls var būt arī negatīvu notikumu virpuls, kurā mēs varam tikt ierauti, ja mēs nesaprotam negatīvās izpausmes. Nu, tur ir ļoti liels garš saraksts, tās nav tikai šeit 3 nosauktās, kas ir vairāk kā īpašības, nevis kā dažādas izpausmes, ja? Bet, ja mēs paskatāmies un iepazīstam šīs enerģijas dziļāk, tad gan mēs saprotam, ja, kad kurā brīdī mēs ejam šajā enerģijā ar pluszīmi un kurā brīdī mēs ejam ar mīnuszīmi. Un kā jūs redzat, man jau nav jākautrējās no saviem gadiem. Ja mans dzimšanas datums ir 27. decembris, 73. gads, šobrīd man ir 51 gads. Un klasiski likteņa matricas izkārtojums un PDF formāts, ko var saņemt ik viens, kas piesakās, piemēram, uz likteņa matricu, ir šāds.
Un šeit, kā jūs redzat, ir ne tik vien lielais aplis ar daudz dažādiem skaitļiem un cipariem, bet blakām ir arī veselības karte. Un veselības kartē mums ir arī čakras, nosaukumi dažādi un dažādi orgāni, par ko atbild konkrētā čakra. Un klāt vēl arī skaitļi. Kā tad saprast, kā mūs var raksturot šāda likteņa matricas veselības karte? Nu, tad arī šeit, ja cilvēkam ir veselības kaut kādas problēmas, viņš var diagnosticēt viegli pats sevi, atcerieties, likteņa matrica ir pašizziņas metode, ja? Un konsultanti var tikai palīdzēt tikt galā ar šo ciparu skaidrojumu un vērst galveno šo akcentu uz tieši problēmu enerģijām. Tad, protams, ka mums ir jāatrod tā vieta, konkrētā čakra, kas atbild par to orgānu, kas nu mums vai sāp, vai ir problēma zona, un jāsaprot, kāpēc tas ir noticies, jo tāpēc, ka kā jūs jau droši vien arī zinat, ka jebkura slimība tiek teikts, ka rodas galvā. Es drīzāk teiktu, ka nevis galvā, bet jau tas arī jau zinātniski jau ir pierādīts, ka jebkura tātad slimība rodas no sākuma smalkajos cilvēka ķermeņos. Iespējams, kāds jau ir dzirdējis par to, ka mēs nesastāvam tikai no fiziskā ķermeņa, un šeit nebeidzas mūsu ķermenis līdz ar ādu. Bet mēs, kā cilvēki, kā būtnes, jā, fiziskais ķermenis beidzās šeit līdz ar ādu, bet mēs kā būtnes, kā cilvēki, mums ir vēl aura apkārt, un aura sastāv no vairākiem slāņiem, tur ētriskais un tā tālāk, visi visādi, ja, smalkie ķermeņi vēl dažādi ir. Un šiem ķermeņiem arī ir bezgalīgi liela nozīme, un viņiem ir jākalpo priekš mums. Un ja viss ir labi, tad cilvēks ir vesels. Gan enerģētiski, ja viss ir labi, gan ķermenī, ja viss ir labi. Savukārt, ja kaut kur kādā no enerģijām ir kaut kādi caurumi, vai mēs izpaužamies pa mīnuszīmēm, veidojas enerģētiskais tāds tā kā sabiezējums. No sākuma kā viegla mīgliņa, pēc tam jau blīvāk iespējams. Ja? Un pēc tam, kad jau smalkie ķermeņi netiek vienkārši jau ar šo visu galā, tad tikai pēc tam, ja, šie te visi melnumi, teiksim, tālien laukā jau mūsu fiziskajā ķermenī. Un simptomus, kurus mēs novērojam fiziskajā ķermenī, tās jau ir sekas no tā, kas ir radies caur prātu, caur emocijām, caur uztveri, caur īpašībām personīgām mūsu attieksmi, dzīvesveidu. Ja, tā tad viss ir sācies jau daudz ātrāk, vēl enerģētiskā līmenī, vēl mūsu smalkajos ķermeņos. Un līdz ar to, tāpēc arī mazliet tagad par smalkiem ķermeņiem, pasekošu līdz, cik mums ir laiks. Centīšos iekļauties pusotrā stundā. Iespējams arī veiksim ātrāk, kaut gan nedomāju. Nu, tā par čakrām. Visticamāk, šodien nav neviena cilvēka, kas nezinātu, kas ir čakras, ja? Kas ir čakras, kas ir aura un tā tālāk, ja? Tātad čakra darbojas kā, ja vispār čakras kopā, ja? Darbojas kā enerģijas centri, kas savieno mūsu fizisko ķermeni, emocijas, domas un garīgumu. Un tad, ja tur viss ir kārtībā, tad arī mēs jūtamies labi. Bet, ja ar mūsu fizisko ķermeni kaut kas nav kārtībā, ar emocijām kaut kas nav kārtībā, ar domām un mūsu šo te garīgumu ne tādā ziņā kā reliģiju, ja, bet vienkārši par šo te savu attīstības ceļu, tad, bieži vien mēs nokļūstam
neapskaužamās situācijās, kad dzīve mūs māca, un mēs un tikai paklūpam, atkal māca, un atkal paklūpam, un nākamā mācība mums tiek sniegta, un mēs kā nesaprotam, tā nesaprotam, un sakam, ak, Dievs, tas ir laimīgs cilvēks, es gan, piemēram, esmu nelaimīga, ja, viņam labi, viņam notiek tas, es gan tur esmu nelaimīgs, man nenotiek tik labi, es cenšos, es daru, bet man nesanāk, ja. Viss ir pilnīgākā līdzsvarā, vienmēr darbojas enerģijas nezūdamības likums, arī mūsu senču teiciens, ko sēsi, to pļausi, ir vistiešākā veidā saistīts. Vistiešākā veidā saistīts. Un tāpēc tagad mazliet tomēr izskriesim cauri arī par katru no čakrām, sākot no apakšējās, 7. jā, nu tātad pirmās zemākās čakras līdz pat augšējai 7. čakrai. Tātad pirmā čakra Muladhāra, kas atbild par drošību, stabilitāti, tā ir zemes enerģija. Tātad skaidrs, ka te ir minēti daži, it kā tā kā orgāni, ja, kad skelets, kājas, kauli, mugurkauls, resnā zarna. Un, ja mums ir problēmas ar šo konkrēto čakru, ja ir bloķēta, tad bieži vien mums ir bailes, trauksmes sajūta, ka nav uz kā tā balstīties, ja? Varbūt par tādām fundamentālām pamatlietām arī liecināt, kā problēmas ar finansēm, mājokli, jeb dzimtas enerģiju, kā arī veselības jomā varētu būt fiziskas kaitas, arī kas saistītas tieši ar kāju, muguras lejasdaļas sāpēm, vai vienkārši arī zemu enerģētisko līmeni. Ja? Savukārt, ja mums ar šo čakru viss ir kārtībā, tad, protams, mums arī ar pašiem dzīves pamatiem viss ir kārtībā. Ja? Nākamā čakra ir Svadhistāna. Tā ir sievišķā enerģija, plūsma, radošums un bauda. Tā jau ir jau kā nākamā, krāsa viņai ir jau oranžā, un atrodas apmēram 3 pirkstu platumā zem nabas, atbild par tādiem orgāniem kā nieres, urīnpūslas, dzimuma orgāni un reproduktīvā sistēma. Arī te ietilpst. Un, ja tā ir bloķēta, tad var gadīties dažādas tieši veselības problēmas, kas saistās ar sieviešu reproduktīvo sistēmu, vai arī seksuālas problēmas, vai arī pat radošs izsīkums, prieka trūkums, gandarījuma. Tātad cilvēks nespēja sajust arī pat tādas elementāras lietas, nu, piemēram, ja viņš iet uz darbu, strādā, pelna naudu, nāk mājās, pēd, paguļ, iet uz darbu. Ja, it kā viņam pamatlietas, pamati paši zem kājām visi sakārtot ar pirmo čakru, bet otrā čakra, ja viņam nav prieka, ja viņš dara kā robots, iet un dara darīšanas pēc, bet prieku nevar izjust, tad skaidrs, ka problēmas ir ar otro šo te čakru. Un ar to arī vajadzētu noteikti strādāt, lai atgrieztu sev prieku, attiecības veselīgas ar sevi, pirmkārt pašu, ja, gan iekšēji, gan arī ar ķermeni. Ja. Nākamā čakra ir Manipūra. Griba, spēks, pašpārliecība un iekšējā uguns. Tā ir dzeltenā krāsa, saukta arī par saules pinuma čakru, un atbild par vēduru jau augšdaļu. Nu, šeit ap saules pinumiņu, ja, it kā. Un saistīta ar tādu lietu kā robežu nospraušana, drosmi, iekšējo uguni arī, un arī ar tādām lietām kā iekšējais dažāds tāds pašizpausmes, pašapziņas, gribas spēks, mērķiem, vai mēs vispār mākam paši nospraust mērķus un mērķtiecīgi virzīties uz kaut ko, vai mēs uzskatām, ka dzīve vienkārši plūst un mēs, kur mūs aicina, jā, tur mēs arī plūstam. Un šeit bieži vien ir zemes pašvērtējums,
bailes no lēmumu pieņemšanas un tā tālāk. Protams, arī veselības jautājumi nav mazsvarīgi, ja ir problēmas ar kuņģi, aknām, aizkuņģa dziedzeri, tad arī lielāku uzmanību vajadzētu veltīt jau šī tātad saules pinuma čakrai jeb manipūrai. Tā nākamā ir anahāta. Mīlestība, līdzjūtība, līdzsvars un iekšējais miers. Šī čakra saucas arī sirds čakra. Tā atrodas jau krūšu apvidū un atbild par tādiem orgāniem kā sirds, krūtis, plaušas, rokas, plaukstas un arī asinsrite, un saistīta ar tādu lietu kā līdzcietību, arī mīlestību, pieņemšanu, un, ko es vairāk tomēr gribētu uzsvērt, arī attiecībām ar sevi. Vai mēs apzināmies sevi kā būtni, kuru mēs patiešām mīlam, ar ko mēs lepojamies, par kuru mēs rūpējamies, un tātad, kuram vēlamies sniegt visu labāko. Protams, ne tikai arī par sevi, bet arī gan dot, gan saņemt mīlestību citiem, par līdzcietību, par sirds siltumu un tādām līdzīgām lietām. Un savukārt, ja ir problēmas, tad, protams, mums ir dažādas sirds un plaušu veselības problēmas un vēl dažādas lietas, kas izpaužas nepārāk veinā veidā, ja mēs nepārtraukti dusmojamies vai jūtamies aizvainoti vai vientuļi, nu tad arī šeit vairāk jāstrādā, protams, ar šo čakru. Nākamā ir višūdha, vārda spēks, vieglums, patiesums un komunikācijas brīvība. Šī čakrai krāsa ir gaiša zila, saukta tiek arī par rīklas čakru, un viss, kas saistās mums ar kaklu. Ar kaklu, rīkli, degunu, muti, zobiem, arī vairogdziedzeri, viss, kas mums šeit kaklā ir tāda, kas saistīts tieši ar šo čakru, jo tik tiešām to ir zinātnieki pierādījuši, ka mūsu fiziskajā ķermenī, mūsu fiziskajā ķermenī ir ne tikai šī fiziskā matērija, bet ir arī enerģētiskie centri, sabiezējumi, bet pozitīvā ziņā kā enerģētiskie centri, kas viens otru tāda kā papildina vai nobloķē. Teiksim, ja viens centrs ir nobloķēts, tad arī nākamajiem centriem iespējams nepietiek šīs te enerģijas plūsmas, un tad mēs uzskatām, kā Dievs saka, Dievs, man nav spēka, man nav enerģijas un tā tālāk. Tātad šeit, protams, ir jau runa par to, kad varbūt problēmas ar runāšanu un grūtības izteikties, vai arī bail teikt patiesību, vai arī noklusēšana, kaut vajadzētu runāt, un dažādas arī, kā es jau minēju, veselības problēmas, kas saistītas ar balsi un vairogdziedzeri. Savukārt, kad viss ir kārtībā, tad viss ir labi. Kā nākamā ir iekšējā redze, gudrība un garīgā atmoda – aģna. Un šī aģna ir kā trešā acs, kas mums ir šeit starp uzacīm. Indigo zila krāsa, tā ir intuīcija, saka, ka katram cilvēkam ir ekstrasensārās spējas, ja vien viņš attīst savu trešo aci. Un tas ir pieejams pilnīgi jebkuram cilvēkam, vienīgā atšķirība ir tā, ka ir arī pēc numeroloģijas skaitļi, jeb enerģijas, kas ir īpaši ezotēriski, tāda, kas skaitās, kad šīs enerģijas tomēr ir balstītas vairāk uz to, kad ir daudz vieglāk atvērt šo savu trešo aci, jeb šo aģnas čakru un atklāt sevī šīs te gaišredzības spējas. Un, ja mums tā trešā acs pavisam ir nobloķēta, aizvērtā, tad bieži vien ir galvas sāpes, acu problēmas, iztēles trūkums,
grūti uzticēties savai intuīcijai, mums vajag apstiprinājumu, pierādījumu, mēs neieklausamies sevī, mēs nenoticam paši sev un tā tālāk. Ja? Bet, kad jā, ar šo čakru viss ir kārtībā, tad mēs jūtamies labi un, protams, uzticamies sev. Kā pēdējā ir sahasrāra gaisma, tīrība un garīgā savienība ar visumu. Nu jā, atrodas pašā galvas virsotnē, galvas augšdaļā, un tā ir tā kā tīrā enerģija, kas ir mūsu saikne ar vienalga, kā mēs to nosaukt, ar Dievu, ar augstāko apziņu, ar augstāko es, kaut kādam augstākam spēkam, jā, bet jebkurā gadījumā ne mēs paši nosakam, kā fiziskais ķermenis, kad mēs piedzimsim, ja? Ne mēs paši kontrolējam, kā strādā mūsu sirds, plaušas, urīnpūslas, aknas un tā tālāk. Tā tad ir kaut kāda enerģijas plūsma, un sirds pati nesitās vienkārši tāpat. Tā tad ir kaut kāds dzinuls, ir kaut kāda enerģija, aura, vibrācijas, kas to visu uztur dzīvu. Un tā ir atkal jau mūsu izvēle, vai tā ļauties, vai tā kā neļauties, ja? Un tik daudz, es domāju, būtu jāzina it kā ikvienam cilvēkam jau mūsdienās, kad mēs runājam jau pa visādām pārējām uz 4D un 5D. Es domāju, ka par to, ka cilvēks sastāv arī no enerģijām un vibrācijām, nu, kad tas jau daudziem šodien ir skaidrs tomēr. Un šeit mēs esam nonākuši jau līdz nākamam momentam, kā apzināti sēšanas paradumi. Šis jau atbild jau par mūsu ķermeni. Ja iepriekš mēs vairāk runājām tiešām par dvēseles aspektu, jeb slāni, tad šajā brīdī mēs jau pieslēdzamies klāt jau mūsu ķermenim. Tātad šī dvēsele, šīs enerģijas ir izvēlējušās iemiesoties konkrētā ķermenī, konkrētā ģimenē, konkrētā dzimtā, konkrētam dvēseles uzdevumam, lai tas varētu to piepildīt. Un līdz ar to mūsu ķermenis ir kā templis mūsu dvēselē. Un nerūpējoties par savu ķermeni, mēs darām pāri arī savai dvēselē. Jo, kā es arī iepriekš minēju, tikai šajā savienībā gan dvēsele, ķermenis, gan prāts, ja mums izdodas sadraudzēt visas šīs trīs jomas kopā, sevī tikai tad mēs varam cerēt uz tiešām tādu patiesu laimi. Laima gan katram ir sava, ja, tāpēc arī parādīšu šādu slaidiņu. Katrs pats var atbildēt sev uz jautājumu, kas jums ir laimes pamatā. Vai tā ir ģimene, vai attiecības, vai ceļojumi, vai nauda, vai palīdzība citiem, vai kas ir laimes pamatā? Kā jūsuprāt liekas, kas nosaka to, vai es būšu laimīgs vai nelaimīgs? Daudziem liekas, ja man būtu daudz naudas, es būtu laimīgs. Ja es varētu ceļot, es būtu laimīgs. Ja man būtu labas attiecības, ja mani mīlētu, nu, cilvēki, kas ir vientuļi, kuri nevar atrast otru pusīt vai izveidot harmoniskas attiecības, ja man būtu attiecības, es būtu laimīgs, ja? Bet vai jūs zinat arī cilvēkus, vai esat dzirdējuši, ka ir pietiekami daudz cilvēki, kuriem ir ļoti daudz naudas, un viņi nav laimīgi? Vai pietiekami daudz cilvēki, kuriem ir ģimenes, un viņi nejūtās laimīgi? Vai tas neliek mums atkal jau domāt mazliet dziļāk? Un skaidrs, ka laimes pamatā tomēr ir mums veselība, un tāpēc pati jau kādu laiku atpakaļ, jau 3 gadus atpakaļ, jau 4. gads iet, es pati priekš sevis, kas arī bija kā mans ceļš, mēs jau runājam par iepazīšanos, vai ne, tomēr kā mans transformācijas ceļš gāja un kādu
pieredzi varu nodot arī tā ka jums caur kādiem instrumentiem un dažādām atziņām un gudrībām, ko pat esmu apgūsi, ja? Biju izvēlējusies un vēl joprojām lietoju Duolife kompānijas produktus, kas piedāvā 100% dabīgus uzturu bagātinātājus un ne tikai arī brīnišķīgu kosmētiku, bet kāpēc izvēlējos tieši šo kompāniju vairāk apsvērumu pēc? Tāpēc, kad es sapratu, ka drīz tuvojas man 50. dzimšanas diena un vēlos izskatīties labāk, un parūpēties par sevi, ka tomēr laiks iet uz priekšu un neviens mūs nesaudzē un paliekam vecāki un gribam parūpēties, ja? Un man ļoti uzrunāja tieši šī kompānija, jo viņiem ir ļoti spēcīgs tāds arī holistiska, teiksim, tā pieeja spēcīga, atbalstot šo 5S stratēģiju, kas man vienkārši atsaucās sirdī līdz kaulam. Nu, tātad pirmais, jā, ir sabalansēts uzturs. Protams, mums ir jāzina, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam, kāpēc mēs ēdam, kas mūsu ķermenim vispār ir vajadzīgs. Tad sportiskās aktivitātes, tam nevienmēr jābūt sportam, vienkārši ir jābūt fiziskām aktivitātēm. Citam tā ir peldēšana, citam staigāšana, citam stiepšanās, citam vēl kaut kas, jā, katram savs, bet tomēr ir jābūt fiziskai kustībai, par to šaubu nav. Nākamais ir stresa vadība, jeb darbs ar prātu, jo mēs dzīvojam pietiekam stresainā laikā, jā, un caur prātu atkal, jā, mēs varam nodarīt ļoti daudz sev pāri, ja mēs nestrādājam ar savu iekšējo prāta arī stāvokli un nepalīdzam tam un neattīstamies, neinteresējamies. Tātad, ja mums nav izaugsme, ja mēs stāvam uz vietas, tad ātrāk vai vēlāk, tad drīzāk būs nevis progress, bet regress. Ja nav tāda statiska jēdziena, piemēram, arī sportists, viņš ir uzkačājis muskuļus, viss kārtībā, viss kārtībā. Ja viņš pārtrauc trenēties, dažus mēnešus viņam vēl viss būs kārtībā, bet ar vienu ies jau ar mīnuszīmu uz leju. Līdz ar to sevi formā ir jāuztur nepārtraukti. Nākamais ir sistemātiskā attīrīšanās. Skaidrs, ja mēs kaut ko liekam savā ķermenī iekšā, tad, protams, mums ir arī jāpalīdz maksimāli visu lieko izvadīt ārā. Un, protams, tās detoks programmas ir jau zināmas jau daudzus gadus, dažādas kūras tiek taisītas, piedāvāts tiek viskaut kas, bet man patīk šeit šī kompānijai tas, ka mēs varam saprast, kā pareizāk to izdarīt, jo pateicoties ļoti daudziem webināriem, zūmos, kas mums notiek, mēs pa šiem gadiem, es pa šiem gadiem, ja, esmu uzzinājusi tik daudz vērtīgas informācijas. Protams, ka tas nedod man nekādu diplomu vai certifikātu, ja, kad es no savu vārdu tālāk to varu apgalvot, bet tas ir balstoties uz patiešām cilvēku zinošu profesionāļu teiktā, pamatotā, ar pierādījumiem, un man tas patiešām ļoti, ļoti iepriecina. Kā pēdējais no 5S stratēģijas ir tātad sabalansēta uzturvielu papildināšana. Skaidrs, ka neviens mēs neuzņemam pietiekam daudz barības vielas tikai un vienīgi ar pārtiku. Mēs neapēdam 5 kg burkānus vai 3 kg brokoļus, lai uzņemtu vajadzīgās vielas, jo visiem pārtikas produktiem jau 10 gadēs pazeminās uzturvērtība. Burkāns, kas bija vēl, nezinu, tur 80. gados, piemēram, 45 gadus atpakaļ, noteikti bija daudz vērtīgāks par to burkānu, ko es arī dzīvodam laukos, nemēslojot savu lauku ne ar kādiem tur pesticīdiem vai ķīmijām, ja tāpat pašam burkānam mājās izaudzētam ir pavisam stipri zemāka uzturvērtība. Un tā kā ar to nepietiek, cilvēki mīļie,
lai vai ko jūs lietotu, Duolife vai jebkuru citu kompānijas piedāvājumu, bet lūdzu nenovēršieties, un jo ātrāk jūs sāksiet rūpēties par savu veselību, jo būs labāk. Pie kam? Kāpēc? Es runāju par Duolife, tāpēc, ka Duolifeam, protams, ir ne tikai šie te uzturbagātinātāji, kas palīdz stiprināt mūsu veselību, jo visforšāk jau ir stiprināt veselību profilaktiski, teiksim tā, ja, bet mums ir arī brīnišķīga kosmētika, kolosāla, pārbaudītā, daudzu cilvēku pārbaudīta, un, ja gadījumā vēlties apskatīties kādu no šiem te produktiem, droši varat doties uz saiti, kas ir lejā, tātad vienkārši internetu pārlūku programmā uzrakstot ej.uz/svītra start Duolife. Lai nav tur daudzie tur HTTPS, jā, un tur tie nosaukumi, tad vienkārši ej uz un start Duolife. Un atvērsies internetu veikals, protams, būs referālā saite, jo šis ir rekomendāciju biznes, un ir tak forši ieteikt citiem lietas, ko pats lieto, un novēli, ja, jebkuram, lai katrs varētu sajust to prieku, kad izdzertā kolagēna pudele, piemēram, ir palīdzējusi samazināt krakšķošus kaulus, ja, vai vēl kaut kādas savādākas lietas. Tā kā par to vēl vēlāk parunāsim. Vēl pie apzinātas ēšanas, ja, par šo saucamo uzturu šķīvi. Cik daudzi no mums tad tik tiešām ikdienā pareizās proporcijās arī uzņem olbaltumvielas, taukus, šķiedrvielas un ogļhidrātus. Kā es jau minēju, es šobrīd mācos nutricioloģijas kursos, un kas specializējās tieši uz anti-aging. Jā, tātad tieši uz novecošanu, tas vairāk varētu derēt tieši sievietēm 30 plus, jā, jo tieši 30 plus gadi ir brīnišķīgs laiks, kad sievietes ķermenis ir jau pilnībā tā kā noformējies, jā, un būtu vērts jau sākt rūpēties par esošā skaistuma saglabāšanu gan no ārpuses, gan no iekšpuses, ja, un tāpēc arī kā pārtikas produkti mums varētu palīdzēt, man tas ļoti interesē šobrīd, un esmu gatava dalīties arī ar jums ar šīm ziņām, protams, savā Telegram kanālā. Tātad viss šis webinārs ir principā par manu šo jaunatvērto Telegram kanālu, kur es šobrīd aicinu pievienoties ikvienu, kam interesē tātad lietas, par ko es šodien šeit runāju, vai ne? Un kāpēc arī tomēr mans ceļš aizved tālāk jau līdz nutricioloģijai? Jo tāpēc, ka neskatoties uz to, ka 3 gadus, 4. gadu jau, ja, es lietoju Duolife produktus, pieregistrējos 3 gadus atpakaļ arī martā. Ja, tad, kā es jau minēju, tad pagājušajā ziemā tieši es sasniedzu savu vislielāko svaru, neskatoties uz to, kad it kā lietoja visādus foršus produktus, arī it kā notievēšanai dažādus, tur šķiedrvielas uzņēmu un attīrījos ar chlorofilu un pabaroju savu organismu, neskatoties uz to tik un tā, jā, tā tad mans svars auga. Kāpēc viņš auga? Tāpēc, ka man bija nepareizi ēšanas paradumi. Jo, kā es arī visiem saku, jūs nevarat cerēt uz to, ka jūs nopirksiet kaut kādu pudeli vai kaut kādas tabletītes, jūs padzersiet un problēma būs atrisināta. Tā nekad nenotiks, jo tāpēc, ka nav nekādas brīnuma tabletītes, nav nekādas burvju zālītes, tas ir tāds komplekss darbs ar sevi, ka jābūt gan šīm fiziskām aktivitātēm, gan jābūt ir arī pareizam, sabalansētam uzturam un jāpapildina tikai ir ar uzturvielām papildus, bet nekādīgi savādāk nevar balstoties tikai uz uzturvielām, cerēt, ka būs un tā tad sēdēt mājās un graust čipšus,
likt iekšā karbonādes, ceptas ar garoziņu, vistu šķiņķīšus, vēl kaut ko ar ādiņām un tā tālāk, nesaprotot, kā strādā šie procesi, ja? Un runājot tieši par anti-agingu, biežākās problēma zonas cilvēkiem ir tieši vai nu, ja mēs paliekam lielākie, ja, tad vai nu mums tā kā iet, kā saka tautā, uz dibenu, vai mums iet uz muguru uz sāniem, ja, tā tad mums parādās mīlas rokturīši, vai atkal mums parādās vienkārši vēders. Tautā sauc arī pat ir tāds termins kā kortizola vēders. Tam ir skaidrs tāds termins, no kā tas vispār rodās, pateicoties tieši šim te hormonam, kortizolam. Jā, tie visi ir hormoni, kurus mums vajadzētu saprast, kā sabalansēt, kā ēst, lai mēs pareizā laikā varētu dabīgā veidā atbalstīt gan šo estrogēnu, gan insulīnu, gan kortizolu. Un kad to līdzsvarot un kā to līdzsvarot, ar kādiem pārtiks produktiem. Man ir milzīgi daudz šobrīd pieejamas receptes jau cik tur nedēļām uz priekšu jau gatavs, teiksim, dienas komplektiņš, kas ir brokastīs, kas ir otrajās brokastīs, kas ir pusdienās un kas ir vakariņās, ja? Un ja mēs šādi pieturēsimies un ēdīsim, tad tās nav, protams, nekādas diētas, tie ir normāli ēdieni, vienīgi izņemot tas, kad ir jāizslēdz dažas pārtiks produktu grupas, un dažas ir jāierobežo. Uz laiku tikai to, ja mēs vēlamies samazināt svaru. Ja mēs nevēlamies samazināt svaru, tad arī mēs varam ēst pilnīgi visu, ko vien mēs vēlamies, ja? Bet pieturoties pie pareiziem ēšanas, apzinātas ēšanas paradumiem, kur saglabājam proporciju, 80% mēs ēdam pareizi un 20% mēs ēdam, kā mēs gribam. Gan ar rosoliem, gan ar tortēm, gan svinībās, kāzās, dzimšanas dienās nesēžam ar savu salātu šķīvu blakām un negraužam lapas vai nestāstam, nē, es nevaru, un paši pēc tam audzējam kortizolu, kas ir stresa hormons, starp citu, jo mēs vairāk stresojam, jo arī vairāk tiek ražots kortizols. Ja? Tā kā līdz ar to mums ir tiešā veidā jābūt priecīgiem, apmierinātiem, laimīgiem, neko nedrīkstam sev aizliegt. Tabu lietu nav vispār. Vienkārši ir sapratni par to, ja es apēdīšu tagad to, tad es iegūšu prieku. Mēs sev nešaustam par to, bet pārsvarā 80% tomēr, ja mēs ēdīsim pareizi, tad visiem svars normalizēsies. Nevis notievēsim, bet normalizēsies mūsu normālais ķermeņa svars. Par to, kas tad ir katram normālais ķermeņa svars, to mēs varēsim jau runāt tālāk jau grupā par visiem ķermeņa masas indeksiem un tā tālāk, tā tālāk. Bet svarīgi tātad. Lietojam produktus, kas sniedz sāta sajūtu, nevis veicina tauku uzkrāšanos, lai tie tiktu pārvērsti enerģijā. Jo visbiežāk mēs tad, ja mēs apēdam pārtiku, saprotot to, kāda ir iemesla, kāpēc šī pārtika aiziet nevis enerģijā, kādā viņai vajadzētu pārvērsties, bet aiziet taukos, dalīšos Telegram kanālā. Un nākamais, izvēlamies ēdienkartes ar augu izcelsmes estrogēna avotiem, kas atbalsta virsnieru darbību, tā skaitā, ja? Un neēdam produktus, kas veicina kortizola pieaugumu vai glikozes līmeņa svārstības, jo tas ir tieši pats kaitīgākais, kas vien var būt, kad mēs glikozei ļaujam lēkāt mūsu organismā, un arī nekontrolējam šo te kortizola līmeni, nesaprotot, kad viņš mums var palīdzēt, kad mums viņš var traucēt. Nākamais par personību. Tātad par dvēseli izrunājām, par ķermeni ieskatam izrunājām. Šobrīd par personību. Lai personība izveidotos, mēs ejam cauri dažādām pieredzes tādām lietām, kā nu katrs, ja?
bet tas vienmēr pārsvarā tiek saistīts ar kaut kādām pārmaiņām un izmaiņām. Un jau kaut kādu laiku atpakaļ, vēl 5 gadus atpakaļ, kad es sāku vadīt pirmo Canvas seciju starts papildus ienākumiem kursu, es jau rādīju, dalījos jau 5 gadus atpakaļ ar šādu slaidu, paņēmu precīzi tādu, kāds viņš ir iepriekšējā cita webināra ierakstā, kur skaidri un gaiši, ja mēs atsaucamies un saprotam šo Roberta Diltsa loģisko līmeņu piramīdu, tad mums ir jāsaprot, ka apakšējā slānī atrodas apkārtne, vide, lietas, cilvēki. Tātad pilnīgi viss, kas ir mums apkārt, pilnīgi viss, arī nauda bankas kontā, mašīna, ar kādu mēs braucam, nezinu, remonts, kādā mēs dzīvojam, apstākļi, kādos dzīvojam, valsts, kurā dzīvojam, tā skaitā, vai mēs esam ar to apmierināti vai nē. Tātad viss, kas atbild uz jautājumu, kas, kur, ar ko, mums ir pateicoties mūsu kaut kādām iepriekšējām darbībām. Tātad šodienas rezultāts ir mūsu iepriekšējo konkrētu kaut kādu darbību sekas. Ja es būtu apprecējusies iespējams ar citu vīrieti, iespējams es dzīvotu savādāk. Man būtu savādāk apkārtne. Iespējams, ja es būtu izvēlējusies citu profesiju. Mana dzīve būtu pavisam savādāka. Ja es būtu izvēlējies dzīvot citā valstī, mana dzīve būtu pavisam savādāka. Iespējams, ja es nebūtu, un daudz vēl kaut kādas lietas, ja? Es varēju iet nevis par programmētāju mācīties, bet varbūt par kaut ko citu, ja? Lūdzu, būtu pavisam viss savādāk. Līdz ar to šis ir tas slānis, kas mūs tur it kā arī nosacīts tā ka pie zemes, jo mums ir jāsaprot, ka viss, kas mums ir apkārt, mēs esam radījuši tikai un vienīgi paši. Tikai un vienīgi katrs pats mēs esam radījuši to, kur mēs šobrīd esam. Tas bieži vien ir tāds sāpīgs moments, jo gribās jau vainot, ka valsts ir vainīga, vai vīrs ir vainīgs, vai mamma vainīga, vai ģimene vainīga, vai vēl kāds ir vainīgs, bet tā nav. Mūsu dzīve, pilnīgi viss, kas notiek mūsu dzīvē un apkārtnē, ir mūsu izvēles jautājums. Kādu lēmumu mēs iepriekš esam pieņēmuši, kādas, nevis lēmumu, bet kādas darbības mēs esam veikuši, tur mēs šobrīd esam. Savukārt par darbībām, uzvedību un reakciju atbild jautājums. Kāds? Protams. Kādas darbības es varu veikt? Atbild jautājums, kā es daru. Jo es varu izšķirties ar naidu, es varu izšķirties ar mīlestību, jeb ar izaugsmu. Es varu vēl daudz ko mainīt. Tātad, ja man būs vairāk prasmes, vairāk spējas, vairāk iemaņas, es varēšu veikt savādākas darbības, savādāk uzvesties un savādāk iespējams reaģēt, ja man būs prasmes, spējas, iemaņas. Tas arī noteiks to, kā es daru. Un savukārt šis kā es daru, visbiežāk šo prasmes, spējas un iemaņas līmeni nosaka mūsu saucamie hard skills un soft skills, ja, jeb saucamā izglītība, kas ir hard skills, ja, kas ir pamats, ko mēs esam ieguvuši, tas nekas, ka iespējams savā profesijā nekad neesam tā arī dzīves laikā strādājuši, tā ir ļoti bieži notiek, ja. Un tad tālāk tie saucamie soft skills, ko mēs esam vienkārši dzīves laikā papildinājuši dažādiem kursiem, interesēm, hobijiem, iemaņām, kas mūs ir interesējis un tā tālāk. Tās mēs nepārtraukti varam mainīt un pateicoties tam arī augt un attīstīties mēs paši. Jau, tā ka šeit augt un attīstīties. Savukārt, ja mēs saprotam, kāpēc mēs to darām, tikai tad šajā momentā
pie vērtībām, pie uzskatiem un ierobežojumiem, arī horizontāla svītra novilkta, tieši šeit tikai sākas transformācija. Tātad transformācija nav pateicoties prasmēm, spējām, iemaņām vai darbībām, bet par uzskatiem un ierobežojumiem. Ja mēs zinām, kāpēc, tad ir daudz vieglāk apgūt jaunas prasmes, censties reaģēt savādāk, lai mainītos mūsu apkārtējā vide. Un tieši vērtības, uzskatu un ierobežojumi tiešā veidā ir saistīti ar mindsetu jeb domāšanu. Jo bieži vien tieši prāts ir tas, kas bloķē mūsu transformāciju un izaugsmi, jo prātā mēs esam pieraduši pie mūsu iepriekšējām reakcijām, prasmēm, iemaņām, mums ir tik komfortabli, ka mēs neko negribam mainīt. Un mums ir skaidrs, ka es tak uzskatu tā, un nekā savādāk. Nē, to es gribu, to es negribu. Vai, piemēram, līdzīgi kā manam vīram, vienalga, lai ko es viņam piedāvātu, viņam pirmais vienmēr ir nē. Vienalga, vai tas ir ēdiens, vai tas ir pasākums, pirmais vienmēr būs nē. Nu, viņš dzīvo caur nē sākumā. Tātad mēs nekad nedzīvosim laukos. Kur mēs esam, dzīvojam laukos. Brauksim uz country festivālu? Nē. Mēs bijām country festivālā, bijām. Vienkārši tā pirmā reakcija viņam ir nē, un arī caur likteņa matricu atkal saprotot, kā darbojas viņa prāts, ka tā ir normāla viņa reakcija, un vienkārši man ir jāatrod pieeja pie viņa, tad mēs varam tomēr realizēt ļoti daudz lietas kopā, kaut arī pirmais moments ir nē. Tālāk, protams, ir tā augstākā loma, jeb identitāte, kas tad arī atbild uz to jautājumu, kas es esmu. Un misija tālāk jau ir kādam mērķim, ar kādu mērķi, un te var iet tālāk līdz bezgalībai. Ja? Tā tad es gribu daudz naudas, piemēram. Kāpēc? Lai ko? Lai varētu braukt ceļojumā. Ok, kāpēc tu gribi braukt ceļojumā? Lai justos laimīgs. Tu gribi justies laimīgs, un tā līdz bezgalībai, tā tad sarakstīt visu, priekš kam, vispār, kāda jēga, kādam mērķim, ko tu gala rezultātā īstenībā gribētu, kas tev iepriecinātu, kas tev patiktu. Un tāpēc arī patik pa laikam taisa šo savu dzīves līdzsvaru apli. Droši vien arī jau kāds no jums ir saskāries ar tādu lietu kā dzīves līdzsvaru aplis, kur mēs arī varam skaidri tā kā redzēt, kas šobrīd notiek mūsu dažādās dzīves sfērās, jo šis te dzīves līdzsvaru aplis parasti tiek sadalīts 8 saucamos picas gabaliņos, un kas katrs atbilst kaut kādai sfērai, tur ģimenē, nodarbošanās, veselībā, pašizpausmu un tā tālāk, vēl daudz dažādas lietas arī par to būs kanālā, kur mēs varam tā kā nofiksēt to brīdi, novērtējot katru no šīm jomām no 1 līdz 10, un kopumā ieraudzīt šo dzīves līdzsvaru apli, kuras tad ir tās jomas, kas mums kopējā laimes dzīves līdzsvaru aplī šobrīd pieklivo, ja, un prasa tomēr lielāku mūsu uzmanību. Tāpēc, tas ir svarīgi vienkārši. Savukārt, ja mēs runājam tālāk jau par personību un sievietes spēku, šo pēdējo sadaļu, kurai arī es esmu veltījusi īpašu nozīmi, tad, jā, tas ir pasākums, kurš ir, ne jau tāda, ka jātrenē, bet vienkārši sevi jāattīsta. Caur dažādām meditācijām, caur sevis sapratni, caur daudzām dažādām lietām, bet es esmu izveidojis tātad ļoti brīnišķīgu, manuprāt, programmu 8 nedēļas sev, līdzsvaram un harmonijai, kur esmu šo te programmu sadalījis tādos tā kā 2 posmos, kur pirmā posmā ne tikai bezmaksas versijā, cik daudz es varēšu padalīties savā jaunajā Telegram kanālā, ko es noteikti darīšu, jo man patīk
par to runāt, man patīk stāstīt, man patīk dalīties. Bet ja mēs iesim kopā šajās 8 nedēļās sev, tad mēs šādus posmus iziesim. Tātad padziļinātākā veidā pār likteņu matricu, par svarīgām emocijām, kas mums sevi ir jātīst, par stāvokli, vibrācijām un saprotot katru savu ciparu un katru savu ciparu pozitīvās un negatīvās izpausmes, mēs varēsim harmonizēt un aktivizēt tieši vairāk strādāt visu šo 8 nedēļu garumā uz savām pozitīvākajām dvēseles enerģiju izpausmēm. Runājot par ķermeni, arī daudz strādāsim pie apzināti ēšanas paradumiem. Tiem, kam svarīgi ir svara korekcija, vienalga vai ar pluszīmi vai ar mīnuszīmi, un, protams, arī par papildus uzturu bagātinātājiem no Duolife, kas, manuprāt, ir, saucamais must have, bez kā nevaru iedomāties, kā varētu tālāk tas viss funkcionēt, ja tas nav sabalansēti tik tiešām, tā, kad, ja jūs man pateiksiet, es jau apēdu 3 veikalā pirktos burkāniņus un tā visas 8 nedēļas, ne tikai pa burkāniņiem, bet tā tālāk, un neko nepapildināsiet un neattīrīsiet ar chlorofilu un nepabarosiet tik tiešām savu ķermeni tā kā tam vajadzētu it kā būt jebkuram normālam cilvēkam, katrā ziņā pa skādi jums noteikti nenāks, tas ir vairāk kā skaidrs, un vienkārši tā ir arī lieta tāda vienkārši arī par uzdrīkstēšanos, kad atļauties pat, ja šodien ir uzskats, ka nē, man nevajag, man nekas nekait, man nekas nesāp. Man viss kārtībā. Tad atceramies, ka vislabāk ir parūpēties profilaktiski. Un par personības to šķautni, protams, daudz strādāsim arī ar šo domāšanu, par ierobežojumiem, par līdzsvaru aplī, iesim cauri un darbosimies ļoti aktīvi, arī plānosim atpūtu, plānosim notikumus, veidosim krāšņāku savu dzīvi šajās 8 nedēļās, lai veidotu harmonisku šo 8 nedēļu posmu, kas iespējams ar laiku varēs transformēties jau tādā veidā, lai pēc tam šos paradumus pārņemtu tālāk arī uz pārējo atlikušo laiku. Un nākamais posms jau ir vēl savādāks, kā atbrīvošanās, attīrīšanās, no visa liekā, nevajadzīgā, tā skaitā sliktiem produktiem, kurus noteikti nekad nav ieteicams lietot tādi tikai daži produkti, un padalīšos ar aizstājējiem, ka, piemēram, šo mēs varam aizstāt ar šo mēs varam aizstāt ar to labāk un tādā garā, Tad nākamais, protams, regulāri jaunu ieradumu veidošana, gulētiešana līdz 23 tikai un vienīgi kā viens no ieteikumiem, bet ne noteikti must have. Jūs jebkurā brīdī varēsiet paši izvēlēties, kad jūs to gribēsiet darīt un apzinoties, kādas tam var būt sekas, Sportošana kopā online būs ļoti brīnišķīga, jo tāpēc, ka arī nav obligāts pasākums, bet 8 nedēļu programmā es pati katru reizi, kā es mājās vingrošu, es slēgšu iekšā zūmiņu un aicināšu jūs līdzi. Negribēsiet, nekustēsieties līdzi. Gribēsiet, kustēsieties. Gribēsiet vēlāk to darīt, noskatīsieties ierakstā un kustēsieties līdzi. Bet, protams, ne jau es pati rādīšu, kā es kustos, bet man ir sagatavot jau profesionāli, atkal profesionāli cilvēku sagatavoti video, kas konkrētus vingrinājumus un vingrinājumu grupas piedāvā ļoti līganas, foršas mūzikas pavadībā. Par visu ir jau padomāts, nevis es tur tagad 1, 2, 3, tur liecamies vai tupstamies.
Nē, man nav sportā, zināšanas sportā tādā ziņā, ja līdz ar to tikai un vienīgi no profesionāļiem mācīsimies un darīsim līdzi. Es ar kameru darīšu līdzi pēc tā, ko es rādīšu jums ekrānā. Protams, pildīsim pateicības dienas grāmatu, strādāsim ar meditācijām. Tad, kā trešais posms, ne, bet trešais punkts otrajā posmā būs izskata stila izmaiņas, manikīrs, frizūra, drēbes, stils, kapsulu garderoba, par to visu būs gan runa, gan pamācības, ieteikumi, resursi, avoti, uzdevumi. Ak jā, es jau nepateicu to, ka šajā 8 nedēļu programmā katru dienu es pati pildīšu visus uzdevumus un došu visiem dalībniekiem šos te praktiskos uzdevumus katru dienu. Nu, tie nav neizpildām, tie nav mājas darbi, pie kuriem būs jāsēž tur ilgi un dikti, tie būs tādi interesanti, saudabīgi uzdevumi, bet katru dienu, 8 nedēļu garumā, mazi solīši, kas mūs vedīs pie sevis transformācijas, ja, uz līdzsvaru un harmoniju un veselīgu arī svaru tā skaitā. Kas mums ar pulksteņa laikiem ir? Jāsāk jau mazliet jau raitāk runāt. Tātad, kā ceturtais, otrajā posmā ir robežu redzējuma paplašināšana ārpus ierastā. Mēs mēģināsim izvēlēties kādu jomu, ko mēs nekad neesam vēl darījuši, un pieteiksimies kaut kur, izmēģināsim kaut ko, ko mēs sen esam atlikuši, jā, un nekādīgi neesam pieķērušies klāt. Tātad, nu, kaut ko jaunu arī mēģināsim darīt. Nu, protams, 8. nedēļā, jeb 2. posmam, jau 5. punktā, kā jūs saprotat, ja es paiešos atpakaļ, tā tad ir kā reiz pa nedēļām. 1. nedēļā mēs strādājam ar dvēseli, 2. ar ķermeni, 3. ar personību, 4. jau ar atbrīvošanos, 5. ar jaunu regulāru ieradumu veidošanu un tā tālāk. Tātad pakāpeniski, nevis uzreiz viss kopā. Vienkārši numerācijas sākas no jauna, jo tie ir tādi tā kā divi atsevišķi mazlietiņi posmi. Un, jā, pēdējā nedēļā ir savas identitātes jaunās nostiprināšana, kas mainījies, kā noturēt, ko paturēšu ikdienā, un, protams, rezultātu svinēšana ar fotosesiju pirms un pēc programmas. Kāpēc es tik droši saku, ka tā ir transformācijas programma, un kāpēc es esmu iedomājusies, ka es to varētu jums piedāvāt un garantēt kaut kādus rezultātus? Vai es minēju kaut vienā vārdā garantijas? Nē. Garantijas es jums nevaru dot nekādas. Nekādas garantijas. Garantijas jūs arī sev paši nevarat dot. Jūs varat apņemties un pēc tam it kā pārdomāt, nedarīt. Cik daudz ir apņēmušies ar 1. janvāri sākt tievēt un 12. vai kurā tur janvārī jau, ai nē, vēlāk, vai ne? Līdz ar to ir tā, ka, nu, nav jau jāapmāna neviens. Līdz ar to, ja tik tiešām mēs visi sekosim līdzi tam, ko mēs darām, ja, un tik tiešām ēdīsim pēc ieteikumiem, tur nav tā, ka šodien no rīta visi ēd tur, piemēram, ķirbju pankūks. Nē, tā nebūs. Jums būs pietiekami liela izvēles brīvība, lai atrastu tajās simtajos recepšu krājumos tieši tos ēdienus, kas garšo jums, ko jūs varēsiet paņemt priekš sevis. Pie kam, kā saku, kā ir, būs jāēd daudz. Nu, nosacīti daudz, nevajag ar varu stumt iekšā, tad, ja nelien, protams, jā, bet porcijas ir salīdzinoši lielas, jo tāpēc, ka tā vajag nekādā brīdī, mēs nevienā brīdī nedrīkstam izjust badu. Nekad, nevienā brīdī. Un noteikti mēs neskaitīsim kalorijas, mēs nemērīsim gramus, mēs neko tādu nedarīsim. Tas nav par to. Vienkārši mums ir jānodrošina sevi ar pietiekamu šīm visām sastāvdaļām, ar taukiem, ogļhidrātiem, olbaltumvielām un arī, kas bija 4. šķiedrvielas.
Jā, jā, lai organisms justos priecīgs un laimīgs, vai ne? Un tāpēc garantijas es jums nevaru dot nekādas, un vēl vairāk ņemot vērā, ka es esmu digitālā mārketinga speciālists un it kā varēju pieslēgt gan maksas reklāmas, aicināt ļoti daudz cilvēkus uz šādu programmu, vai arī izziņot jau stipri ātrāk, katru dienu, tur likt storijus vai rīlus, un tur tagad aicināt visus. Es apzināti informatīvā laukā esmu palaiduši šo informāciju, un tā kā šis ir mans pirmais šāds piedāvājums, kurā es pati iešu tam cauri, tad es esmu gatava iet kopā kaut vai viena pati, vai ar vienu cilvēku, vai ar diviem cilvēkiem, bet noteikti visticamāk ne vairāk kā ar 10 cilvēkiem. Noteikti. Jo es gribu, lai šī pirmā programma ir maksimāli personīga, maksimāli efektīva katrai dalībniecei. Savukārt, ja nevienam šī programma neliksies pietiekami interesanta, ja, tad darīšu to viena un dalīšos ar rezultātiem jau atkal savā Telegram kanālā. Vienkārši ne jau visiem vajag to, ko šajā brīdī vajag man. Bet es ticu, ka pareizie cilvēki, kuriem tas būs nepieciešams un kuri būs gatavi iet šo 8 nedēļu kursu kopā, nu tādu tā, šo programmu, ja, tie arī atsauksies. Vēl kāpēc ir svarīga tāda grupu terapija, teiksim tā, jo tāpēc, ka caur grupu terapiju, ja, mēs atbalstam vienu otru, mēs lepojamies ar saviem rezultātiem, mēs dalāmies, un te arī ir enerģijas apmaiņa. Pilnīgi viss, pat lai pieceltos, aizietu, uzlikt vārīties ūdeni kārtējai kafijas krūzītei, mums ir nepieciešama enerģija. Ja? Un līdz ar to tieši tāpēc tam ir ļoti milzīga liela vērtība. Es ceru, ka es pamatoju ar to, ka jūs šajā programmā precīzi zināsiet visu savu likteņu matricu, sapratīsiet ne tikai 5 šos galvenos momentus, bet daudz vairāk. Ja? Tā kā arī ļoti daudz ko es jau dalīšos no nutricioloģijas, cik daudz esmu jau apguvusi, sapratusi, pie kā mācību laikā mums ir tiesības izmantot jau mācībos pieejamos materiālus un arī konsultēt cilvēkus, pabrīdinot, ka es mācos. Ja? Un, protams, šī kopības sajūta, atbalsts, kas ir bezgalīgi svarīgs. Tad, cik tas maksā? Es drīz tomēr pēc trešdienas, laikam no trešdienas izziņošu, no ceturtdienas izziņošu kursa cenu tomēr 210 eiro šodien, un tie, kas skatīsies ierakstā līdz trešdienai, var izmantot kodu pie sevis, un tad saņems cenu 180 eiro. Kāpēc nosacīt it kā liela summa? Daudziem var šķist, ja? Saprotiet, ir tā, ka internetā šobrīd ir pieejams gandrīz jebkas bez maksas. Nu, kāpēc tad cilvēki, mēs esam, piemēram, svaru uzņēmuši, tik daudz cilvēki ir uzņēmuši svaru? Vai tad mēs nezinām, kā pareizi ēst? Vai tad mēs vēl daudz ko nezinām? Bet kāpēc cilvēki iet tik un tā pie dietologiem, pie nutriciologiem, kāpēc iet un uz kuņģa griešanas operācijām vēl kaut ko, nu tā tad acīm redzot kaut ko nezin, nemāk vai nesenāk, un es uzskatu, ka tas ir kopums tieši, ka viņš nav sapratis, kāds ir dvēseles uzdevums, kādas ir enerģijas, kā harmonizēt arī no dvēseles viedokļa, kā palīdzēt ķermenim un kā strādāt ar prātu, ja mēs sēžam savos aizspriedumos un dažādos ierobežojumos. Ja? Līdz ar to nav nekāda linka vēl pagaidām, ko man jums šeit tagad pie video ieraksta vai webinārā iekopēt iekšā, jo es gribu, lai tomēr šī saruna mums ir individuāla, tādēļ es aicinu tevi vienkārši uzraksti man telegramā, mans telegrams ir mans vārds uzvārds, ja, un katram individuāli es nosūtīšu apmaksas saiti,
uz šo pievienošanos programmā. Programma sākas 21. jūlijā līdz 21. septembrim. Iet precīzi 8 nedēļas, jeb 2 mēnešus, un nav konkrēti pulksteņlaiki. Jā, tā tad ir katru dienu uzdevumi, ir ļoti vērtīgs saturs katru dienu Telegram grupā būs, jā, un būs katru nedēļu viens tikšanās Zooms, kurā mēs varēsim pievienoties. Un tā, protams, tā mums būs pirmdiena, pulkstens 6 vakarā, arī uz kaut kādu stundu pusotru, lai mēs varam tātad izrunāt pašu svarīgāko, satikties, padalīties, aprunāties. Viss pārējie materiāli būs video ierakstā un pieejami noskatīšanās kaut kādā brīdī, tad, kad ir katram ērtāk un labāk. Ja kādam interesē likteņa matricas konsultācija, kas iet apmēram stundu pusotra, tad šobrīd es esmu noteikusi cenu 65 eiro, un ja kāds grib uzzināt tikai savus šos galvenos 5 ciparus, ko es šodien jau jums publicēju, kā savus ciparus, jā, ka padalījos, ja jūs arī gribat savus 5 ciparus, bet ne tik īsi, bet jau arī ar rekomendācijām harmonizēšanai, tad tie būs 12 eiro. Un, ja kāds neinteresējas vispār par šādu holistisku pieeju, bet tomēr ir ieinteresējies par kompāniju Duolife, tad, protams, atceramies, iet pēc saites, ej uz Start un Duolife. Un nokļūsiet manā internetu veikalā. Pēc pirmā pirkuma arī jums būs tāds internetu veikals un varēsiet ieteikt arī citiem. Jā, tā kā tas ir bezgalā ērti, man liekas, mūsdienās, kad tev ir vēl papildus internetu veikals, kurā tu vari ērti vienkārši iet iekšā, izvēlēties, jebkurā brīdī, jebkurā laikā tieši ko sirds kāro, nu, vai tas nav forši? Tātad, paldies, saku šodien, un aicinu pievienoties manam Telegram kanālam bez maksas pilnīgi, tas ir bez maksas, bet es esmu saglabājusi tādu personalizāciju nedaudz, lai tas nav kārtējais. No, jūs tak zinat, ka man ir 12-nieks, jā, talantos, līdz ar to man gribās kaut ko savādāk, kaut ko interesantāk. Jā, tā tad varat iet arī pēc saites, ej uz anketa pie sevis. Ja šādu uzrakstīsiet, varat uztaisīt screenshotiņu, lai nepazaudējat, un aizpildot anketu, jo es gribu iepazīt cilvēkus, kas pievienojas manā Telegram kanālā, lai tie nav kaut kādi cilvēki man nezināmi, bet lai mazlietiņi es apmēram tomēr zinu savu auditoriju. Nu, lūk, tā kā saku paldies visiem, kas pievienojās, droši sazinieties ar mani. Ja kāds no maniem piedāvājumiem ir jūs ieinteresējis, un, protams, uz tikšanos kādreiz kaut kur, kaut kad, kas to lai zina, kāda dzīves ceļi, pavērsieni mums vēl ir gaidāmi priekšā. Lai visiem jauks vakars un uz tikšanos vēlāk. Atā!